Nedēļas nogalē Jelgavas novada Valgundas pagastā netālu no Mangaļu mājām atkal spindza lodes un sprāga lādiņi. Daudziem skatītājiem gan nebija par ko satraukties. Tā bija tikai Ziemassvētku kauju atceres 95. gadskārtē veltīta rekonstrukcija. Katru gadu jau mēs braucam šogad. Bija tie sprādzieni un raķetes. Vai bija tā mazliet bail, ja tu tā apzinājies, ka tas nav īsts? Nebija bail. Vai var izjust, skatoties tā aiz sarkanbalts tās lentas, to kaujas garšu? Ziniet, jā, pilnīgi asaras acīs skrēja. Iedomājieties, ja es būtu viņu vietā, just līdzi. Pirmais šāviens, kas noskanēja, man tāpat sirds aprāvās. Tas bija, ļoti forši. Mums patika. 1917. gada 5. janvārī šajā vietā notika lielākā militārā operācija Rīgas frontes sektorā. 8 latviešu strelnieku pulki, kas karoja zem Krievu armijas karoga, vienīgo reizi šajās kaujās tika apvienoti vienotā divīzijā, lai pārautu vācu pozīcijas apmēram 30 km lielā iecirknī. Mēs atrodamies vietā, kur reāli ir bijusi šī kara darbība. Par to liecina, principā, visa zeme šeit ir pilna kara liecībām, ne tikai liecībām, bet arī ar kritušajiem brīžiem. Ik pa laikam mēs viņus atrodam arī muzeja pārstāvji. Tā vieta, kur tieši norisinās kaujas rekonstrukcija šodien, tā bija vācu baterijas vieta, kur viņi tieši arī Ziemassvētku kauju laikā bija atradusies. Un, ja nemaldos, kauju pirmās dienas vakarā jau otrādajā dienā, tad bija šis te arī strelnieku vienības bija tikušas līdz šeit te baterijai, un viņi arī bija ieņēmušas. Vērienīgo militāro operāciju, kas savu nosaukumu Ziemassvētku kaujas ieguva, jo pēc vecā laika skaitīšanas stila tās sākās 1916. gada 23. decembrī, uzsāka 12,000 karavīru. Tomēr, neraugoties uz lielo pārspēku, arī zaudējumi bija milzīgi. No latviešu strelniekiem bojā gāja 2,000 krituši karavīri un 9,000 ievainoti. Tā kā milzīgs skaits no tiem latviešiem, kas piedalījās šajā karā. Tā motivācija varbūt vairāk bija ne par ko viņi karoja, bet pret ko viņi karoja. Viņi karoja pret vāciešiem. Vācieši bija okupējuši Kurzemi, Zemgali. Latvieši tajā laikā dzīvoja Krievijas impērijas sastāvā, un tās cerības autonomija, protams, bija, bet galvenais mērķis bija atbrīvot Kurzemi un Zemgali, kur daudziem bija mājas palikuši, varbūt kādi tuvinieki. Tā bija tā motivācija, kāpēc latvieši var spēja veikt šos te varoņdarbus šajās te kaujās. Vairāk nekā 60 vēstures entuziastu seno notikumu gaisotni mēģināja izjust kaujas rekonstrukcijā. Tā pa īstam iejusties gan bija pagrūti, jo pat laika apstākļi bija krasi atšķirīgi. Es domāju, tā bija ievērojami savādāk nekā viņiem patiesībā bija, jo biezajā sniegā 5 metrus pavirzīties uz priekšu bija. Es domāju, tas pats, kas tagad kaut kādus 100 metrus pavirzīties, es domāju, tas bija ievērojami grūtāk, bet tāpatās šeit paskrēdot šādā tērpā ir jau diezgan tas fiziskais tāds vajadzīgs. Vai jūs, prāt, vispār ir iespējams pilnīgi rekonstruēt šo kauju, kāda viņš šeit ir bijusi pirms 100 gadiem? Pilnībā, es domāju, nav iespējams, jo to jau cilvēks nesaprot, ka viņam lido lodes gar galvu, un to viņš nevar uztvert nekādā veidā. Un tad tas ir tikai skrienot ar plukšķīšiem, šaujot un sprākstot. Ir kaut kāds savu veidu tur kaujas sajūta, bet tas, kad svilpo lodes gar ausīm, tad savādāk cilvēks slēpjās, uzvedās, iet uzbrukumā. Cits pavisam noskaņojums ir cilvēkiem. Protams, man grūti spriest, ko domāja, kas bija puišiem tajā laikā viņu prātos, bet es domāju, ka tas bija tāds vienojušs moments, kad beidzot latvieši sevi sāka just kā nācija, vienota nācija un latvietis kā latvietis, un beidzot laikam bija tas posms, kad latvieši varēja vienkopus cīnīties pret vāciešiem, un mēs zinām, ka mums ir tas mīts par 700 gadiem vācu jūgu, un tas tika kultivēts, un arī faktiski latviešiem likās, ka visas problēmas latviešu vēsturē nākuši tieši no vāciešiem, kas arī, protams, ir daļa patiesības, un tas bija vienojušies, ka beidzot latvieši pie pleca var cīnīties pret šo te vācu pārspēku, un arī veiksmīgi viņi cīnījās. Kā mēs zinām, viņi bija
ideāli, spēcīgi, varonīgi karavīri. Visi uzrunātie ir viensprāts. Kaujas rekonstrukcija ir jāturpina, jo tikai tā kaut daļēji ir iespējams jaunajai paaudzei interesantā veidā pastāstīt vēstures notikumus. Es domāju, tas ir ļoti patriotiski, svarīgi, pacelājoši katram latvietim apzināties to, kāda ir tā vēsturiskā saikne, ar ko ir izdarījuši viņu senči. Un, manuprāt, šāda veida rekonstrukcijas ir jāveido vēl jo vairāk. Tas ir ļoti būtiski, lai redzētu, kāda ir, cik cilvēks vienkārši atnākot uz šādu rekonstrukciju, viņš palasīs internetā, pameklēs grāmatās, informāciju pameklēs, kas tad te īsti ir noticis. Precīzi kaut ko sāks interesēties par to, pēc tam tālāk aizies par citu kaut ko un tā tālāk. Uzzinās, kas tad īsti ir noticis. Ziemassvētku kauju atceres pasākumu rīkoja Jelgavas novada pašvaldības sadarbībā ar 52. zemesardzes kājnieku bataljonu, Latvijas kara muzeju un Babītes, Jelgavas un Ozolnieku pašvaldībām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.